Man ir paniskas bailes peldēt dziļos ūdeņos, un es uzskatu, ka tas nāk no bērnības, jo es tikai nesen uzzināju, ka bērnībā, kad man bija 2 gadi, es biju tajā kombinzonā, bija rudens, un es nokritu un iekritu peļķē ar sevi uz priekšu, bet piecelties nevarēju. Protams, tajā laikā es biju kopā ar tēvu, un kamēr viņš norēģēja, es jau tur paspēju aizrīties. Tas varētu būt pirmais tāds faktors, kāpēc man ir vēl no ūdeņiem. Pēc tam atkal es ar tēvu. Kad man bija 7 gadi, viņš mani pacēla opā un nesa pāri nesasalušam dīķim. Loģiski, ka tas ledus ielūza, bet labi, ka mans tēvs ir 2-metrīgs, un viņš vienkārši mani pacēla. Viņš varēja aizsniegties līdz dibenam, un viņš mani pacēla. Iznes ārā. Loģiski, pēc visiem šiem notikumiem, nav man šansu, man nebija šansu vispār par peldētāju kļūt, tas ir 100 punkti. Un kā jūs jūtaties dziļajos ūdeņos? Patīk peldēt, nepatīk peldēt? Es nevaru. Es tikai sekumā.